Kas atšķir veiksmīgos no pārējiem? Tas nav tikai smags darbs vai talants, ir viena īpašība, kas visus šos sasniegumu bagātos cilvēkus vieno. Šo īpašību gudri sauc par epistemofīliju. Manuprāt, man tā ir bijusi visu savu dzīvi un visticamāk tev arī, bet varbūt ne tik ļoti, un šo īpašību var attīstīt. Un krietni var attīstīt. Un šodien es tev pastāstīšu, kā es to attīstīšu līdz tam brīdim, kad man vienkārši tas dzen uz priekšu pat negribot. Pirms pusgada šī īpašība man dzina atrast veidus, kā pelnīt naudu. Un ne vienkārši parastā veidā, bet tādā veidā, kas man tieši derētu, kas tiešām dot arī citiem labumu un tajā pašā laikā atalgot man. Šī īpašība mūsu skolas sistēmā īsti nepalīdz. Man personīgi ir sliktāk dēļ tā, ka esmu zinātkārs. Tā ir tā īpašība. Un šī zinātkārība ir, ja tu padomā tagad loģiski, ir visiem cilvēkiem, kas ir kaut ko sasnieguši. Kādās citā veidā viņi būtu atraduši, kaut vai ņemam Elon Musk, kad viņš gribēja izveidot PayPal pirmo. Ja viņš nebūtu zinātkārs atrast veidus kaut vai tikai kā naudu iegūt, vai zinātkārs iemācīties programmēt, vai jebko citu, viņš nebūtu neko sasniedzis. Un tieši tāpat ir ar Marku Zuckerbergu vai Bill Gates vai jebko citu. Visi kaut ko ir sasnieguši, viņi vienmēr meklē un prasa jautājumu, kāpēc. Jautājums, kāpēc, ir principā pusi no manas identitātes. Un, tagad tev varētu līdzies, man tā viena, viss ir pofīgi, kāda atšķirība no visi, Bet ja tu gan jau skaties tik tālu šo video, tad tev, Bet es gribu būt sasniegumiem bagāts. Un šo īpašību, kāpēc, vēlmi prasīt, kāpēc, un vēlmi zināt vairāk, var izveidot. Un ir tehnika, kā to izveidot, un nevis izveidot, bet pastiprināt šo vēlmi jau sākotnēji, tāpēc visiem ir šī vēlme uzzināt vairāk. Tad pirmā lieta, kas man personīgi ļauj vairāk prasīt, kāpēc, un vēlmi uzzināt kaut ko vairāk, ir pasīvi mēģināt izslēgt šo tūlītēju gandrību. Kurš būtu zinājis to, ka video spēles un TikToks un tādas lietas, kas tūlītēji dabūna tev dopamīnu un tev nav īsti nekas jāinvestē tajā, varētu novērst no tā, ka tev vajag pievērst uzmanību un prasīt kāpēc un zināt, kā arī mēģināt kaut ko jaunu uzzināt, lai pēc tam pēc ilga laika dabūtu kaut ko jaunu, labu kaut ko iegūt no tā. Protams, tām visām lietām ir savu vietu un laiks, bet ja tu esi manā vecumā, video spēles, TikToks un tādas lietas, kas tūlītēji sit tev un neko nedod tev ilgtermiņā, neattīst tev nekādīgi, es domāju, ka tev nevajadzētu to darīt. Īpaši, ja tev mamma vai tētis uztur, vecāki uztur vai kaut kā tam līdzīgi, kur tu pats nepelni uz savu iztiku. Tev ir dot iespēja darīt to, ko tu vēlies un attīstīt to, ko tu vēlies. Un tagad, ja tu gribi pa gatrī strādāt, lai ir kā ir, bet, es tāpām respektētu savu mammu un tēti, lai vismaz mēģinātu kaut ko darīt. Tā kā, labi. Otrā lieta, kas nenormāli var palīdzēt iegūt šo vēlmi, zināt vairāk, ir ļoti apzināti domāt par to, kas tev varētu interesēt. Kaut vai kaut kas maziņš un vienkārši iet paskatīties informāciju par to. Ieinteresēt sevi dziļāk un no tā kaut ko darīt. Tā kā darbība ir tas, kas tev iesēdina sevi dziļi prātā, kad kaut ko es dabūju no tā, un tiešām redzēt šos iznākumus, nosvinēt, tā kā ļoti daudz saka, nosvinēt šos mazās uzvaras. Tā ir otrā lieta, ko es tev ļoti iesaku izdarīt. Tā kā, ja tev vajag šodienai vienu papildus izpildāmo soli, kā dabūt 1% labāks katru dienu, vienkārši padomā tagad vienu lietu, un vislabāk, ja tu paņem tagad žurnālu un tā kā kladīt, pierakstīt visu, iedomājies vienu lietu, kas tev ieinteresē. Iedomājies kaut ko jaunu, kaut ko, ko tu vēl neesi izpētījis tik ļoti. Paņem to lietu un kaut ko pameklē. Tāpēc, kad katru reizi, kad tev ir kaut kāda šāda ideja, apzināti iesit sev par to, kad ej un pameklē kaut ko tādu. Un tad tu ar laiku mauks un tālāk, un katru reizi, kad tev būs kaut kas tāds, tu ies un tiešām izmeklēs to. Un šāda zinātnēkāra tev palīdzēs jebkādā veidā, kur tu attīsti kaut ko.
Ja tev ir YouTube, tad tu vienmēr meklēsi, ok, vai šis ir, kur es filmēju, tagad ir baigi labi, vai šis ir tur labā, tur skaņa īstā, vai to, ko es sarakstīju, es atbildu tiešām uz visiem jautājumiem, kas tev varētu rasties. Visu to, tu prasīsi, kāpēc. Vai tas ir labāk, vai to, ko tu esi darījis, tas ir viss, tev būs tā interese, kāpēc šis būs labi, vai šis nebūs labi. Tā kā šī zinātkāra ir fantastiska īpašība, un, manuprāt, tā kā tu pats saproti, ja tu iedomājies tiešām sasniegumiem bagātu cilvēku, viņiem ir zinātkāra. Tā kā es tev iesaku tiešām attīst to, tā kā tev ir kaut kas kaut ko gribi uzzināt, ja kaut kas vienkārši mauc, meklē, dari, atrodi. Jā, skolas sistēma nav tā labākā priekš šī visa, un tiešām sit nos šo visu. Tā kā es atnācu uz programmēšanu, mēģināt iemācīties programmēšanu, kaut ko tam līdzīgi, atnācu uz skolu, man viss šī zinātkāra par programmēšanu vienkārši nokrita pašā zemē. Viens no iemesliem, kāpēc uzsāk YouTube, tāpēc, ka es sapratu, šis nav priekš manis, tāpēc, ka skolas sistēma kaini sabojājuši to visu priekš manis. Es atnācu apakaļ vasarā uzsākt atkal mācīties programmēšanu, un viss atkal sanāca, tāpēc, ka šī zinātkāra atgriezās, tāpēc, ka šī skola sabojāja šo vēlmi. Ja tu vēlies, lai es tev palīdzu tikt uz īstajām sliedēm un tiešām iet uz savu mērķi, cik vien ātri, vien iespējams, noteikti aiziet pirmais links apakstā, tur 1-pret-1 coachings, es tev pastāstīšu, kā es tev varu palīdzēt tavā situācijā. Es jau esmu palīdzējis vairākiem džekiem izveidot šādu tīru plānu, kā viņi var tikt līdz tam, ko viņi vēlās, un vairākiem džekiem atklāt veidus, kā viņi var uzlabot šo produktivitāti. Kā viņi var, tā kā es taisu katru dienu video un editot, postot un visu to, un šo, principā, es visu dienu, ne visu dienu, bet visu sevi pavadu šajā, tad es viņiem parādu, kā es to daru un kā viņi var savā dzīvē arī to izdarīt. Tā kā, ja tu vēlies, noteikti piesakies, bet ja tu vēlies arī pievienoties mūsu latviešu izaugsmes ciltī, 2. un 3. links ir WhatsApp grupa un Discord serveris. Discord serverī katru svētdienu taisu 8 no rīta šo grupas video zvanu, kur mēs vienkārši stāstam savus mērķus, dodam citiem padomus, veidojam šo atbildību sajūtu citam. Un tā kā katru svētdienu mēs atceramies, ok, mēs ejam uz šo mērķi, un tas vienkārši dod tādu lielāku motivāciju. Ja tu vēlies šo džeku grupu, noteikti pievienojies arī tam zvanam svētdienā, tā kā es noteikti tev gaidīšu tur, bet šim video tas ir viss, tiekamies rīt. Abonē manu kanālu, nospied to sarkano podziņu, un nesatrīst, nospied to īkšķi gaisā, aizsūt savam draugam, ja tev liekas, ka viņam varētu šis noderēt, un nāc ar mani izšaujamies caur atmosfērai.